Nāk rudens apgleznot Latviju. Draugi, tas nozīmē tikai vienu, ka klāt ir latviešu nacionālās sporta veida sezona, sēņu lasīšanas laiks. Kad ozolapas krīt un mežs smaržo pēc mitras zemes, mēs latvieši ņemam groziņu un nazi un dodamies medībās. Ne uz lačiem, bet pēc baravikām un gailenēm. Čau! Es kā ierasts esmu Rei Gudrups un laipni lūdzam Dulais Dauka prāto 19. epizodē, vietā, kur mēs ne tikai ceļojam, bet meklējam, kur vēl ir kāds neatklāts sēņu mežs. Statistika saka, ka Latvijā paliekam mazāk, bet sēņu vietas kā likums plašākas nekļūst. Sen zināms fakts. Neviens latvietis citam savas sēņu vietas neatklās. Tāpēc es izdomāju atvērt savu sēņu groziņu plašāk un papētīt, kur Eiropā vēl var sēņot. Un vai ir sēņu lasīšanas ceļojumi? Mana mamma būtu noteikti pirmā rindā, lai tādā pieteiktos. Es pats no mazām dienām esmu klīdis pa mežiem, gros rokās, un man tas ir kā meža terapija. Klusums, sūnu smarža un prieks, kad zem egles spīd baravīgs cepurīte. Senis es tiešām zinu kā savu kabatu, bet ārzemju mežos tur gan varētu apjukt. Ko darīt un kāds risinājums? Arī par to tad šodienas sarunā. Bet pirms ienirstam sēņu medību džungļos, liels paldies mūsu atbalstītājiem, kas ļauj mums sapņot par sēņu piedzīvojumiem. Masterfoto, tava biļete uz sēņu un mežu fotogrāfijām un video, kas izskatās kā no izcilas sēņu grāmatas. Masterfoto.lv High Explorer. Viņi ved uz vietām, kurās vēl neviens sēņotājs nav bijis. Skaties, meklē highexplorer.life. Un, ja gribi padalīties ar savu stāstu vai uzdot jautājumu, raksti man uz rai@highexplorer.life. Es lasu visu, izņemot indīgās sēnes, protams. Sēņošana Latvijā ir kā svētdienas rīta rituāls. Gros rokā, gumīnie kājās un aiziet uz mežu, kur katra baravika ir kā zelta medaļa. Bet, klau, lai gan iedzīvotājs skaits mūsu valstī krītā, sēņu vietas plašāks nekļūst. Kā saka, mana sēņu vieta ir kā bankas konts, neviens to nedrīkst zināt. Tāpēc es gribu paskatīties tālāk par Silciema mežu un papētīt, kur Eiropā vēl var sēņot. Man sēņošana ir kā meditācija, klusums, sūņu čaukstoņi zem kājām, un tas adrenalīns, kad zem lapām uzspīd gaileni. Esmu to darījis kopš bērnības, un lai gan Latvijas sēņi zina, kā savus 5 pirkstus, citos mežos varētu apjukt. Sēņošana ir populāra ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā, īpaši centrālajā un austruma Eiropā. Pētījumi saka, ka tā ir dziļi iesakņojusies Baltijā, Polijā, Čehijā un Slovākijā, bet entuziasti ir arī Skandināvijā un Dienvidu Eiropā. Te būs neliels ieskats. Protams, Latvija, ar to arī sākušu. Mūsu meži, piemēram, Gaujas Nacionālais parks vai Ķēmeru apkārtne, ir baraviku, gaileņu un apšubeku zeme. Sezona no jūlija līdz oktobrim, un atļaus nav vajadzīgs, ja vienais privātā mežā, bet manas sēņu vietas, tās paliek pie manis. Polija, Belovežas mežs, ir kā sēņu meka ar milzu baravikām un rudmiesiem. Sezona no augusta līdz oktobrim. Dažos reģionos vajag licenci, bet privātajai lietošanai limits ir brīvs un neviens tevi nečekos. Itālija. Trentino Alto, Adigis kalni, piemēram, Paganellu, ir pilns ar bekām un gailenēm, bet uzmanies, tur gan licence ir obligāta. Toskānā, piemēram, 15 eiro dienā un limits ir 3 kg sēņus no viena sēņotāja. Sezona no septembra līdz novembrim. Somija, meži ap Tamperi, ir ar gailenēm bagāti, un 40% somu sēņo. Sezona no augusta līdz oktobrim. Atļaujas gan nav vajadzīgs, bet jābūt uzmanīgiem ar krimildēm. Ko citur uzskata par nēdamām, šeit lasa un ēd pats svaigs. Francijā Dordoņas reģions ir ar trifelēm un baravikām slavens. Sezona no septembra līdz novembrim. Dažos rejonos vajag atļauju. Limits arī 1 līdz 2 kg no sēņotāja. Slovēnija. Bohinjas ezera apkaime ir sēņu paradīze, īpaši ar bekām. Sezona no augusta līdz oktobrim. Atļaujas nav vajadzīgs publiskos mežos. Lietuva, tepat mums kaimiņos, Dzūkijas reģions ap Varēnu, sēņotāju sapnis ar festivālu un čempionātu. Sezona no augusta līdz oktobrim. Atļaujas arī nav vajadzīgs. Un kādas sēnes tad pasaulē lasa?
Latvijā, protams, mēs mīlam gailens, baraviks, apšubekas, bet parasti lasām apmēram 20-30 no 303 ēdamajām sugām, kuras pie mums šeit Latvijā ir sastopamas. Polijā un Čehijā dievina baraviks, Itālijā trifels ir karaliskas, bet Somijā pat, kā jau minēju, svaigas krimildes pat ēda. Ko ar tām dara citur, mēs cepam, marinējam, žāvējam, bet Itālijā liek pastās, Polijā zupās, Francijā omletēs, katram savs. Lietuvā Varēnu sēņu festivālā katru gadu notiek sēņošanas čempionāts, kur dalībnieks sacenšas, kurš salasīs visvairāk sēņu noteiktā laikā. 2024. gadā uzvarēja Jonas Petrauskas, kurš savāca 7,2 kg sēņu 2 stundās. Galvenokārt baravikas un gailens, kā ziņo Delfi Lietuva. Čempionātā ir stingri noteikumi, tikai ēdams sēnes, protams, un katrs kilograms tiek rūpīgi svērts. Tas ir iespaidīgi, bet es teiktu, ka latvieši to pārspētu. Mūsu grozi būtu pilnīgs malām, kā rudens klāt, to es katru gadu pārliecinos Facebookā. Sēņošana ir dziļi iesakņojusies kultūrās ne tikai Latvijā, bet arī Polijā, Lietuvā un Čehijā. Polijā pētījums no Žešuvas universitātes rāda, ka 50% iedzīvotāji vāc sēnes, kas nav atļauts komerciāli, bet ēda privāti. Tu esi dzirdējis arī kādus ticējumus par paražas par sēņošanu, ir tāda katrai kultūrai. Un pieņemsim, Latvijā daži saka, ka pirmā sēne ir jāatstāj mežā, lai uz tādu veiksmīgu sēņošanu, vai vajag uzpļaut uz tās, lai veicās. Polijā uzskata, ka, ja sēņot, ir jāiet klusumā, lai neaizbaidītu sēnes. Itālijā sēņotāji konsultējas ar mikologiem, lai izvairītos no indīgām sēnēm. Sezona Eiropā mainās. Latvijā, Lietuvā, Polijā un Skandināvijā no jūlija līdz oktobrim. Itālijā un Francijā no augusta līdz novembrim, bet pavasarī Francijā un Spānijā meklē mūrķeļus. Atļaujas Latvijā tās, protams, nav vajadzīgas publiskos mežos, bet privāti īpašnieki var aizliegt. Itālijā licence ir obligāta, kā jau minēti, ir 15 eiro dienā, Spānijā regulē tikai tirniecību, bet sēņot var privāti un brīvi. Norvēģijā sēnes ir jāatrāda inspektoriem, lai izvairītos no saindēšanas, bet, rēti tas tiek darīts. Jo būsim godīgi, neviens jau nelasa sēnes, kuras tas nepazīst. Sēņu ceļojumi Eiropā ir retums, bet ir. Itālijā, Piemontā, rīko sēņošanas pārgājiens ar mikologiem kopā. Vienam cilvēkam šāds ceļojums izmaksā apmēram 50 eiro dienā. Lietuvā Dzūkijas festivāls piedāvā ekskursijas un čempionāts. Latvijā Latvijas valsts meža rīkos sēņu tūris Gaujas Nacionālā parkā un Pasaules dabas fonds organizē nakts sēņošanas čempionātu, kas vairāk ir izklaide nekā sports latviešu saprašanā. Krāslavā, Alūksnē un Pļaviņās notiek sacensības, kur jāsavāc arī maksimālais sēņu svars. Tā kā tās arī ir vietas, kurās tu vari pieteikties, ja negribi doties tālāk uz Itālijas čempionātu. Bet pieņemsim, tu esi devies ārpus Latvijas sēņu lasīšanas ceļojumā. Grospilns, ko darīt? Kā viņas atvest uz Latviju? Vai drīkst vest svaigas sēnes lidmašīnā? Jā, bet izrādās ar saviem nosacījumiem. Eiropas Savienības noteikumi atļauj svaigas sēnes rokas vai reģistrētajā bagāžā, ja tās ir tīras, sausas un hermētiski iepakotas, lai sporas neizplatītos. Dažās valstīs, protams, Austrālijā tas ir stingri aizliegts, bet Eiropā parasti viss ir ok, ja ievēro muitas noteikumus. Ilgā ceļā ar auto žāvē sēnes uz vietas, uz avīzītes vai zemā temperatūrā cepešu krāsnī, pēc tam lietas hermētiskā traukā ar ledus paku. Vēl labāk sace par sviestiņu vai marinē uz vietas. Nepazīstamos mežos sēnes atpazīt ir kā detektīva spēle, protams, bez pavadieniem. Nekāda saprašana. Es tāpat atceros Norvēģijā, liekas, kas te mums ir ezeram otrā pusē, bet bija grūti pat pazīstam sēnes. Un vietējā man teica, šī ir ēdama, man bija grūti ticēt, jo es viņu nepazinu. Par laimi ir 21. gadsimts un ir aplikācijas. iNaturalist savieno ar mikologu kopienu, PictureThis aplikācija un PlantSnap identificē sēnes ar foto, bet Mushroom Identify ir specializēta tieši sēņu atpazīšanai un ļoti, ļoti palīdz tiešām. Tomēr uzmanies, Latvijas dabas muzeja mikoloģe Inita Daniela saka, ka aplikācijas nav 100% drošas un labāk lietot rokas grāmatas, lai izvairītos no kļūdām. Vai pavisam droši, ja kaut nedaudz šaubies, neņem. Viņam Latvijas meži ir tieši tik lieli, cik tie ir.
Vai mums visiem pietiek? Iespējams, bet sēņot un ceļot mums patīk, un kāpēc to neapvienot? Sēņošana ir kā meditācijas, kas saved ar dabu, un Eiropa ir pilna ar vietām, kur to izbaudīt. Vai tu sēņo, lai atrastu baravīgus, vai vienkārši, lai izrautos no ikdienas un nedaudz atslēgtos no rutīnas? Man iedvesmo meža klusums un groziņš pilns ar sēnēm, bet, ja godīgi, būs jau kāds laiciņš, kopš pēdējo reizi sēņoja. Laikam jādodas sēņot. Bet, ja vēlies kādu padomu, kā saplānot ceļojumu uz Eiropas labākajām sēņu vietām, raksti man uz rai@highexplorer.life, dalies ar epizodu ar saviem sēņu draugiem, raksti man uz rai@highexplorer.life, kura ir tava mīļākā sēņošanas vieta, worth a try. Lēnām un ar cieņu izbaudi līdz nākamajai reizei ceļotāji, paliec izsalcis pēc pasaules noslēpumiem un sēņu mērcīts ar jaunajiem kartupeļiem. Uz tikšanos nākamnedēļ!